Kurzemi veidos par vīndaru reģionu. Aizputes Pilsmuižas velvētajos pagrabos top vīna pagrabi ar degustācijas zāli, uzglabāšanas telpām un speciālām telpām vīndaru meistarklasēm. Piesaistot citus vietējo produktu ražotājus, Sijā Ekovīns dibinātājs Mārtiņš Sants veido savdabīgu turisma piedāvājumu. Nepilnus 24 gadus vecais aizputnieks studējis kultūras vadību Rīgā, pēc tam sācis strādāt kultūras pārvaldē Liepājā, līdz radusies doma par uzņēmējdarbību padarīt ilggadēju ģimenes tradīciju – mājas vīnu izgatavošanu. Ideja par vīna darītavu dzima 2010. gada beigās. Tad sāku meklēt piemērotu pagrabu, skaidroju, kā nodibināt firmu, un janvārī jau reģistrēju Sijā Ekovīns, stāsta Mārtiņš Sants. Piemēroti pagrabi atradās pašvaldības īpašumā Aizputes Pilsmuižā. Pārliecinājis deputātus par idejas dzīvotspēju, un drīz ar pašvaldību noslēgts nomas līgums līdz 2021. gadam par gandrīz 200 kvadrātmetru plašo pagrabu restaurēšanu un piemērošanu iecerētajam projektam. Kurzemnieki atsaucīgi. Sākot remontēt plašās pagraba telpas, radusies doma, ka vajadzētu apvienot tos kurzemes pārtikas ražotājus, kam tuvas ekoloģisku produktu idejas. Paralēli uzņēmuma dibināšanai, Sijā Ekovīns jau pavasarī sācis piedalīties dažādos turisma mārketinga sarīkojumos. Rīkot degustācijas, lai pārliecinātos, vai aizputnieku vīni garšo arī citiem. Kopā ar citiem novadniekiem Mārtiņš Sants piedalījās arī izstādē Baltūr. Tieši tur dzimusi ideja par biedrības veidošanu. Šā gada 17. martā reģistrēta biedrība Kurzemes vietējie produkti, par kuras valdes priekšsēdētāju ievēlēts Mārtiņš Sants. Biedrībā kopā ar Sijā Ekovīns aktīvi darbojas arī Sijā Durbes veltes, kas ražo dārzeņu konservus un arī mājas vīnu, un Sijā Elpa, piena pārstrādes uzņēmums, kas projektā piedalās ar sieriem. No plašajām Pilsmuižas pagrabu telpām tagad aptuveni 114 kvadrātmetrus nomā Sijā Ekovīns, bet nedaudz vairāk par 70 kvadrātmetriem biedrība Kurzemes vietējie produkti. Doma ir rīkot vīndaru meistarklases degustācijas, stāsta Mārtiņš Sants. Viņš iecerējis aicināt cilvēkus, kam patīk darināt vīnu. Tad visi kopā vienošoties. Šogad taisām, piemēram, upeņu vīnu. Varētu dalīties ar receptēm, pieredzi. Sveci zem pūra neturēšu, sola jaunais vīndaris. Pēc gada, kad vīns būs gatavs, entuziasti tiksies atkal, degustēs un noteiks gada vīndari. Vienojušais būs ekoloģiskā ideja, dabiskas izeivielas, tradicionālas receptes. Būtu interesanti iesaistīt arī kādu cilvēku, kas ar kūpinājumiem darbotos, ar uzlējumiem, zāļu tējām, prāto Mārtiņš. Katru otro nedēļu pagrabs vērtu durvis apmeklētājiem. Te varētu notikt dažādi semināri, ne tikai par vīniem, bet par dažādām tradīcijām, ēdienu receptēm, vietējiem produktiem, svētku svinēšanu. Tas viss būtu vērsts uz turistiem. Man nav domas iekarot lielveikalu plauktus, cīnīties ar konvejeru, bet drīzāk aicināt cilvēkus braukt uz Aizputi uz vīna pagrabiem, skaidro uzņēmējs. Amatu nodot dēlam. Vīna darīšanas tradīcijas Santu ģimenē tiek nodotas no paudzes uz paudzi, stāsta Mārtiņš Sants. Viņa tēvs, pazīstams fotogrāfs Varis Sants, vīnu mājās pats gatavo jau vismaz 15-16 gadus, bet receptes esot ļoti senas. Mārtiņš savas zināšanas guvis no tēva. Ja mikro uzņēmums ir tikai Mārtiņa pārziņā, tad biedrībā darbojas abi – tēvs un dēls. Vīna tradīcijas Latvijā nav spēcīgas, atzīst Mārtiņš, jo vīnogas senākos laikos audzētas tikai nedaudz Sabilē. Tagad gandrīz katras lauku mājas dienvidu pusē ir pa kādam vīnogu ceram, taču jau mūsu vecvecmāmiņas darījušas jāņogu, upeņu, aveņu un citu ogu un augļu vīnus. Citi saka, ja tas nav no vīnogām, tad tas nav vīns, bet tikai raudzēts dzēriens. Bet es saku, tā ir tāda vīna kultūra, kāda bijusi šajā reģionā. Savu pārliecību pauž jaunais uzņēmējs. Jautāts par receptēm, viņš uzskaita, pamatā sarkanvīnam ir upenes, klāt liekot citas mājas un meža ogas. Baltajam vīnam āboli un rabarberi, bet visu laiku meklējam kaut ko jaunu, pieliekam ķirbi un garšojam, kas iznāk. Aronija dos savelkošo garšu, jāņoga skābumu, viņš skaidro. Mārtiņš Sants stāsta par netipisku vīndari Latvijā, Džonu Braunu, kurš taisīja vīnu no ozola lapām.
esot interesants. Vai tas nav tāpat kā ar akmens zupu? Vīndaris gluži nopietni atbild, ka teorētiski vajadzīgs ūdens, raugs, cukurs un kaut kas garšai. Santu ģimenē lielākie eksperimenti ir vērsti uz garšas harmoniju. Ābolu vīniem pievienoti bumbieri, ķirbji. Latvijas augļiem trūkst miecvielu, kas labam vīnam dod savelkošo garšu, viņš saka. Ļoti labi būtu mežāboli, taču īstu mežābeli Latvijā esot grūti atrast. Vīnogām miecvielas ir miziņās un kauliņos. Latvijas vīndariem to jāmēģina dabūt no ozola. Turēt ozolkoka mucās, tas ir dārgs prieks. Tomēr Santu ģimenei jau ozola dēļi nolikti žāvēties, lai izgatavotu mucas nākamajiem vīna pagrebiem. Radi vidi pats! Darbs notiek soli pa solim bez kredīta. Protams, kredītu paņemt, tas nozīmē pāris mēnešos izremontēt pagrabus, taču aizputnieki ir piesardzīgi. Pilsmuižas pagrabi ir arhitektūras piemineklis, skaisti ar velvētiem griestiem, remontējot jāicina klāt vēsturnieki. Taču tiem ir viena priekšrocība – nemainīga temperatūra, kas vīnam ir ļoti svarīgi, norāda Mārtiņš Sants. Ziemā, kad ārā gaisa temperatūra noslīdējusi līdz -20 grādiem, pagrabā turējies ap +9. Maijā, kad ārā temperatūra bija ap +15 grādiem, pagrabā temperatūra pakāpusies vien līdz +10 grādiem. Vēsākās telpās vīna rūkšana notiek lēnāk, taču vīna kvalitātei vissvarīgākais esot noturēt temperatūru nemainīgu. Jautāts par to, kad vīna pagrabi būs gatavi, uzņēmējs apgalvo, ka izskatoties diezgan cerīgi, jo biedrībai atbalstīts projekts Eiropas Savienības līdzfinansējuma piesaistē. Tas nozīmē, ka varēs drīz atvērt degustāciju zāli, sākt aicināt turistus, atspērties tālākajam. No kurienes tik jaunam puisim tāda mērķtiecība? Lielākā daļa manu skolas biedru un draugu ir aizbraukuši prom no Latvijas, taču es negribēju viņiem sekot. Es nedomāju, ka jāsēž un jāgaida, ka kāds tevi nodarbinās, bet jāmēģina kaut ko darīt pašam, viņš saka. Aizputa kādreiz vilināja turistus ar slaveno Malkas pili. Diemžēl tās īpašnieks un veidotājs aizgāja aizsaulē un pils vairs nav. Tagad ir cerība atgūt turistus. Jau notiek alus darīšanas svētki, tagad būs pieejama arī vīna kultūra. Vīna darīšana ejot Latvijā plašumā. Jau atvērti vairāki specializēti veikaliņi vīndariem, kur var iegādāties nepieciešamos traukus un izeivielas. Cilvēkiem jāmāca vīnu baudīt, nevis tiekties pēc lēta alkohola un apreibināšanās, saka Sijā Ekovīns dibinātājs.